Tad, kad mēs runājam par pensiju, pirmās lietas, kas vienmēr izskan, ir, es jau tik ilgi nenodzīvošu, es labāk dzīvoju šodienā, ja es ar naudu tur rīkojos labāk uzreiz. Un tādas frāzes ir ļoti izplatītas. Un tieši tāpēc mēs raidījumā, kur paliek mana nauda, kas ir, starp citu, taps sadarbībā ar Latvijas Bankas naudas skolu, parunāsim par pensijām, par to, kāpēc ir svarīgi par to domāt jau laikus, un ko valsts dara, ko tu pats vari darīt. Katrā ziņā visu kaut ko. Un pie mums šodien ir divi ļoti, ļoti gudri cilvēki. Evija Dunduri. Labdien! Latvijas Bankas apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja. Sveicināti! Sveicināti! Un Madara Sapse, skeiteris, raidījumu vadītājs, nacionāla un starptautisku mērogu slavenība, influenceris, varētu arī teikt, ne? Obligāti, jā. Obligāti. Ko vēl gribu, lai tev vēl piekabina klāt? Profesionāls skeiters. Atlēts. Atlēts. Nē, skateboards ir kultūras aktivitāte, nevis sporta aktivitāte. Tā kā skateboards ir paredzēts ielās, nevis skateparkos. Tas tik tā. Ok. Katrā ziņā mēs tev varam visu kaut ko tur kabināt klāt. Pirmais jautājums būs abiem diviem. Sāksim, Madara, ar tevi. Kā tu redzi savus pensijas gadus? Tu noteikti esi sēdējis un domājis, kā es sevi redzu savos 70, piemēram. Ja tā godīgi īsti neesmu domājis par nākotni. Es tikai cenšos darīt visu, kas manos spēkos šodien, lai kaut kāds atbalsta punkts man būtu arī nākotnē. Bet tā konkrēti iztēloties, ko es darīšu, kā es darīšu, kur es dzīvošu. Īsti nē, bet būtu labi būt kaut bišķiņ neatkarīgam. Jā, tev nav tāda redz glēzni, tur saulīta, māja, lievenis, sēdi. Diemžēl nē, man ir survival. Tev ir survivals no dienas uz dienu. Yes. Evija, varbūt tev ir tāda redzes glezna, kā tu redzi? Es teiktu, man arī nav tāda glezniņa ar tādu, nezinu, krastmalu vai vasarnīcu. Es ļoti ceru, ka es ļoti būšu aktīva pensionāre. Un es ceru, ka veselība to ļaus. Un darbošos un likšu lietā visu savu, ko es varēšu Latvijai dot, to es arī darīšu. Tā kā es par to īstenībā daudz nedomāju, jo es zinu, ka pensiju sistēma Latvijā ir izveidota tā, ka bez maizītes es nepalikšu. Ja? Un es arī zinu, ka pensijā vajag parasti mazliet mazāk nekā strādājot. Un ja vēl kaut ko mazliet var piepelnīt, tad es tā kā raugos cerīgi. Sabiedrībā, man liekas, ka visiem ir tāds uzskats, nevis visiem, bet daudziem ir, ka daudz cilvēku par pensiju domā par kaut ko, ko valsts ir garantējusi. Ka tu pa lielam strādā, dari savas lietas, dari, ko tu gribi, un tad tev pienāk pensijas vecums, un volā. Tas tev vienkārši pienākās pats no sevis. Bet tā izrādās, varētu teikt, ka ir tikai daļēji, varbūt pat par 1/3 daļēji. Varētu varbūt pastāstīt, kā veidojas mana nākotnes vai Madara nākotnes pensija. Madara nākotnes, cik tev gadi ir? Man ir savs uzņēmums, un es maksāju savu minimālo algu. Labā atbilde. Bet Madarām vakar bija dzimšanas dienas, minimālo algu? Kāds 11 gadus, man ir 36 vakar. Tad es tā piemetu, ka tev jau ir. Un ar minimālo algu tad tev ir drusciņi jārēķinās, ka no tās minimālās algas tu arī no valsts visdrīzāk saņemsi, labākā gadījumā kādu pusi. No tās algas pensijā. Tas ir 100 eiro mēnesī. Nē, ja tev tā minimālā alga tagad ir, manuprāt, cik mums tagad ir minimālā alga? Es tā uzreiz neteikšu. Kaut kas ap to, jā. Jā, es varu kļūdīties, Madars jo viņa pateikt, mazliet... cik viņš savu mēnesi mazliet, jā, varbūt, ka tu zini. Kaut kas tāds ir 500. Jā, uz rokas, vai ne? Tad tu vari rēķināt kaut kur pusi, 250. Te pašā laikā, protams, valsts nemitīgi domā par tādiem, kas saņem tikai minimālo algu, lai viņi nebūtu zem iztikas minimuma. Tā kā tur uz to var mazliet cerēt, bet ja nopietni, tad patiešām tur gan jāpiekrīt, ka tas valsts dāsnums būs diezgan atkarīgs no nodokļiem, kas ir maksāti. Un jāteic, ka arī tādā jau ilgākā perspektīvā raugoties pēc gadiem 20, 30, 40, varbūt gluži tavā gadījumā vairs ne, bet 30 varbūt, ir tā, ka tas būs arī lielā mērā atkarīgs no nodokļu maksātājiem Latvijā un viņu skaita un viņu spējas samaksāt.
Jā, mēs jau zinām, kā ar dzimstību te notiek. Jā. Iet uz augšu, vai ne? Jā. Iet, jā. Kā varbūt. pagriež to statistiku, no kura gala viņi skatās? Jā. Nu, ok, labi, mēs runājam par to, ko valsts garantē. Ko mēs paši varam darīt vēl Jā, papildus? paši mēs pirmkārt jau, kā es jau varbūt iesāku teikt, ka pašiem ir tomēr jāparūpējas, lai nodokļus maksātu. Kaut arī tas varbūt šodien maksā vairāk, un es varbūt varētu saņemt vairāk un tērēt vairāk, bet nodokļu maksāšana ir ļoti daudz plusu, un šis ir tikai viens no tiem, ja, ka tas veido arī to pensijas uzkrājumu. Otra lieta, kas šobrīd, ko valsts ir parūpējusies, kas ir arī daļiņa kaut kur no tā nodokļu maksāšanas režīma, tad, ja 20% nonāks sociālo iemaksu veidā pensiju budžetā, tad 15% nonāk valsts pirmā līmenī, 5% šogad, nākotnē cerams atkal būs 6%, nonāk fondētajās pensijās, otrā pensiju līmenī. Un tur gan ir tie likumi citi. No tās naudas saņemšana nebūs atkarīga no tā, cik būs nodokļu maksātāji pēc tiem 30 un 40 gadiem. Tā nauda un tas uzkrājums ir atkarīgs no tā, kā finanšu tirgiem ir veicies. Un cik labi ir nopelnīts, cik labi ir pārvaldīts efektīvi. Un tā kā tas ir akurāt tas, ko daļai tā skaitā arī uzrauga Latvijas banka. Un otrais pensiju līmenis. Nu, un tad mēs runājam vēl par trešo pensiju līmeni, kas ir absolūti brīvprātīgs, bet arī ļoti, ļoti vajadzīgs. Un tas ir pensiju fondos iemaksas, un tās ir arī iemaksas dzīvības apdrošināšanas līgumos. Un tur arī valsts ir nākusi palīgā ar nodokļu atvieglojumiem, kurus mums ir ļoti ērti īstenībā arī saņemt. Nu, tiem, kam, protams, ir nodokļi samaksāti, lai būtu ko atvieglot. Jo, ja nodokļu maksas nav, tad nav to atvieglojumu. Nav vienkārši, jo valsts jau klāt nepiemaksā. Ja? Tas ir tā kā... Vajag pretī izdevums. Vajag pretī, tieši tā. Un te ikgadējās nodokļu deklarācijas veidā tie dati visi ielasās automātiski. Tur praktiski tikai jāizveido, jāģenerē deklarācija, un tur viss informācija jau katru maksātāju sagaidīs. Un arī tajā kopējā pārmaksā vai visdrīzāk pārmaksā, ja, šīs iemaksas jau tiks ņemtas vērā. Tātad tā sarezumēsim to pensijas to mehānismu, tad ir tā, ka pirmais notiek automātiski, tu maksā nodokļus vai nu vairāk vai mazāk, bet tas tev nav jāšvīkājās pa virsmu, pašam kaut kas jāizdomā. Otrajā līmenī tad tu drusciņi iesaisties izvēloties, kur tad tu nobāzē to savu pensiju līmeni, un trešais tad attiecīgi ir tas brīvprātīgais, kur viss smagais darbs ir uz taviem pleciem. Jā, vismaz izvēles izdarīšana un naudas iemaksāšana pilnīgi noteikti. Madara, cik atbildīgs pilsonis tu esi, domājot par savu nākotni? Un kad tu vispār sāki par to domāt? Tā kā tikko varbūt, vai nezinu, pirms gadiem 5? Nē, varbūt vairāk jau pirms gadiem 10 kaut kad tā. Tu esi baigi laicīgi īstenībā. Jo es jau sāku pelnīt naudu jau no 18 gadu vecuma, un tad lēnām tā nauda sakrājās kontā, un tad sāk domāt, ko tad darīs. Kaut kas ir jāpērk un tā. Un tad ar gadiem ritot ar ģimenes palīdzību, kas man konsultēja, un mēs darbojamies kopā, tur nopirkām pāris privāti īpašumus un ieguldījām biznesos, kas palīdz uzturēt tagad mūsu ģimeni. Un tad tā palēnām kaut kā tā attīstās tā visu domāšana, un beigās es arī ieguldīju tādā pensiju fondā, kas ir apdrošināšanas kompānija. Bet par otro pensijas līmeni man jau īsti nav skaidrības. Tas ir tāds kas ir valsts. Valsts ir tā, kur paņem šo naudiņu un iegulda fondos. Tavā vietā, tavā vārdā fondos. Un man mazliet gribētos par to otro pensijas līmeni pateikt, lai ir skaidrāks, jo par to nepelnīti ir runāts ļoti maz pēdējos, es teiktu 5 gados mēs par to runājam ļoti daudz jau. Jāteic, gan varbūt katrs ir kaut ko dzirdējis, ja, jo šeit pensiju sistēmai kopš 2001. gada jau tiek veiktas tās iemaksas, un arī tur tās iemaksas ir bijušas dažādas, pat tikai 2% apmērā brīžiem. Ja? Tur tas nav vienmēr bijis tie 5 vai 6. Bet šobrīd tā līdzekļu apjoms, kas tur ir saveidojies, tā otrā pensiju līmenī jau ir nozīmīgs. Viņš jau tuvojas 10 miljardiem Latvijā. Tas ir jau daudz.
Mums ir arī pensiju pārvaldnieki, mums ir 6 nopietni pensiju pārvaldnieki, kas pārvalda šo te un vairāk kā 30 pensiju plāni. Un, tā kā izvēle ir, un mums ir arī kaut kāda vēsture un pieredze. Un tas, kas ir jādara katram, un katram jāpadomā, vismaz būtu jāzina, kāds pārvaldnieks un kāds plāns ir izvēlēts. Jo tie, kas paši to neizdara, to izvēli, valsts tādā loterijas veidā ierotē kādā no plāniem. Un pēdējos gados ir bijusi diezgan lielas izmaiņas tajā, teiksim tā, tajos plānos, tajās, kas būtu jāizvēlās, ja, ko būtu vērts, kurš plāns būtu vērts izvēlēties. Ja kādreiz vēl 5 gadus atpakaļ mūsu augstāk, visriskantākie plāni bija ar līdz pat 50% ieguldījumam akcijās, tad šodien tie nav vairs augsta riska plāni, tie ir tikai tāda vidēja, mērena riska plāni, ja, jo augsta riska plāni jau ir bez ierobežojumiem, tie ir 100%, un finanšu tirgi pierādījuši, ka tie arī ilgtermiņā, lai arī viņi svārstās, viņi arī nopelna vairāk. Un līdz ar to ir vērts paskatīties sevišķi, ja tu jau strādā, un par tevi algu maksā, un tā sociālās iemaksas iet jau 11 gadus, ja, liela varbūtība, tu neko nesi pats darījis, ka tu vispār esi konservatīvajā plānā, kas ir vispār bez akcijām. Bez riska. Bez riska. Jā. Bet to var baigi viegli pārbaudīt un apskatīties, vai ne? Jā. Tu vari pateikt, kurā vietā ir jāiet, lai pirmkārtām varētu paskatīties, cik tev prognozējami ir liela pensija. Arī to mēs arī varam izdarīt, vai ne ļoti viegli? To mēs arī varam. Jā, pirmais varbūt solis ir paskatīties Latvija LV, kas nav pārāk ērts risinājums, un tomēr ir. Jā, ir īpaši, ja ieliek to atslēgas vārdus, otrais pensiju līmenis ieguldījuma plāns, vai vienalga, kur es esmu, un kaut ko viņš aizvedīs. Ja? Un tad ir jāielagojas un jāpaskatās, kāds plāns tev ir. Tad es ļoti ieteiktu aiziet uz Mana pensija LV. Mana pensija LV. Ja? Es tur biju. Nekad. Lūdzu. Viņai ir ļoti vienkārši, tur ir skaistas tabulas ar visiem sarakstiem, nekā sarežģīta, un tur redz visus plānus un visus galvenos ienesīgumu rādītājus pēdējo. Cik tas plāns ir sen vispār eksistē? Man ir pirmais plāns, es domāju, jo neko citas īsti neesmu darījis. Tad tev jāskatās, tev jātiek prom no tā pirmā plāna prom, jo visdrīzāk tas tavs pirmais plāns ir patiešām bezriska plāns vai zema riska plāns, kas, protams, nav bez riska, bet viņš ir zema riska, jā, un arī zema ienesīguma ilgtermiņā. Respektīvi, Madaram jāiet Mana pensija LV, vai ne? Un viņš var apstīties, cik daudz piķi tev iedos, kurš no plāniem, vai ne? Vismaz paskatīties vēsturiskos datus. Loģiski, tu jau nevar prognozēt nākotni. Jā, bet kaut ko tas iedod, jā, vismaz salīdzina ar citiem. Tad tu jau minēji par to, ka ir arī prognoze. Patiesi Latvija LV ietverā arī var atrast tādu pakalpojumos VSA izveidot tādu kalkulātoru, un tur, starp citu, var redzēt arī pirmā pensiju līmeņa uzkrājumu. Okay. Un tur var redzēt, cik tev ir palicis līdz pensijai, atlicis vai vēl jāstrādā līdz pensijai, kas tev ir daudz, bet pēc šī brīža likumdošanas, protams, jā, tie 65. Protams. Un tur ir arī izrēķināts, ja tev tā alga, piemēram, paliek tā pati, kas tagad, uz cik tu vari rēķināties pensijai. Tur ir tāda prognoze. Protams, tā ir tikai prognoze ar visiem tiem pieņēmumiem, kas mums šodien ir zināmi. Ja? Un arī par otro pensiju līmeni tu tur redzēsi gan savu plānu, gan savu uzkrājumu, gan arī to nosacīto prognozi, kas varētu būt. Bet ļoti, ļoti uzmanīgi tomēr jāskatās līdzi to savu plānu, ja? Jo tur ir tāda ļoti, ļoti teorētiska prognoze. Uz to es tā ļoti, tiešām indikatīvi, kā mēs mēdzam sacīt. Es saprotu, Madara, tev pensiju plānošanu mēs šobrīd nodarbojamies. Pēc raidījuma iesim Mana pensija. Nečakosim uzreiz ar raidījumu laikā, varbūt ne pārāk daudz laika aizņems. Jā, to mēs pastāstām. Bet pats minēji, tu sāki naudu pelnīt 18 gadu vecumā, vēlāk jau arī tur par pensiju sāk domāt, bet tas nozīmē, ka tev vispār tā naudas apgrozība jau ir ļoti ilga. Cik daudz laika ikdienā velti savām finansēm, kaut kādu pārskatīšanai, vai varbūt tu vienkārši to visu uztic kādam citam un maksā viņam, lai viņš par to domā? Es esmu tāds investors, kas investē bez emocionālas pieķeršanās. Vārds sakot, es uztaisu šo ieguldījumu un ir pagaidīšu, ka paies 5 vai 10 gadi, un tad es atvēršu to mājaslapu un paskatīšos, vai ir kaut kas izmainījies vai kaut kas īsti nav. Tā kā es
katru dienu var praktiski neko neskatos, nečekoju, tikai cik ziņas paskatīties un viss. Jā, tev ir kaut kāda rīka konkrēti, kurus tu izmanto, kas tev patīk, vai kaut kam tu seko līdzi? Nu, man ir pirms gada, var sakot, es sāku izmantot šito Svetbanku opciju, kur viņi piedāvā nopirkt pāris tur fondus vai kaut ko, un Svetbankam pašiem ir tie roburu fondi. Es izvēlējos kaut kādus tur savings fondus un kaut ko tādu, tur bišķiņa Āzijā, bišķiņa zeltā, bišķiņa sudrabā. Un tad tagad, un es arī, starp citu, pat kripto aplikāciju nokačāju, ieliku tur naudu, bet beigās es nobijos un to naudu izņēmu ārā un samaksāju tur tos 200 eiro vai kas tur ir tas procents par šito transakciju, par šito lietu. Un tad es tā kā sabijos no kripto, bet man ir tās akcijas un no tām es arī tā kā ļoti minimāli mazu summiņas ieguldījis, jo tas ir tāds, tā kā kazino man vairāk, tas liekas kazino. Tas bišķiņ aizraujoši, ne? O jā, tas ir kazino. Tur var ieraut atkarību arī? Es domāju, ka jā, es ieguldīju zeltā un sudrabā un pusgadu laikā aizgāju ap 2, gan 50%, 40%, 50%. Tā kā azartiņš jau ir. Kas ir tavs švakākais finanšu lēmums, ko tu vari sev atcerēties vispār? Vispār tā kā savā finanšu pieredzē vispār. Tā ir personīga informācija. Tas ir kāds personīgs pirkums bijis, tas ir vairāk tāds, kur es ieguldu un neapdomāt kaut kur es ieguldījis, un pēc tam man ir ar to jādīvo pašam. Bet 18 pašam. gados tu sāc pelnīt naudu, tev ir pirmais piķis parādās, tev nav bija pirmais, nopirkšu bēmbi uzreiz. Nē, man nebija tā, man bija tur, es biju tāds tā kā vaļīgs ar to naudu, tur ņem tu, un tā kā palīdzēja tur cilvēkiem, un beigās ir tā, ka, nevar atmaksāt, nu labi, nu neko. Tu biji tāds mecenāts vietējais Ventspils. Apmēram, jā. Daļāji. Jā, vietējais barons. Vietējais barons. Evi, atgriezīsies vēl drusciņ pie pensiju plāniem par to 3. līmeni. Nu, vispār par krāšanu kā tādu domājot. Daudz cilvēku tā kā, ir, tā nauda visiem ir tik, cik viņi ir. Tu prasīji jebkuram cilvēkam, es neesmu dzirdējis vēl nevienu, kurš pateiktu, zini, man īstenībā varētu būt drusciņ mazāka alga. Vai kaut kā tā, un visi krāja ceļojumam, visi krāja tur bērnu izglītībai, visi krāja tur vienkārši drošības spilveniem. Un ir daudz cilvēku, kur teiks, ka viņiem vienkārši nav tādas naudas, ko atlicināt ar tam 3. pensiju līmenim. Ko darīt? Es teikšu tā, ka kādas naudas nav. Arī 10 vai 20 vai 30 eiro nav mēnesī, visdrīzāk visiem ir. Viena no gudrībām ir tā, ka uztvert ieguldījumus nākotnē kā tādu vienu no nepieciešamākajiem izdevumiem. Mums ir par komunāliem jāmaksā, mums ir telefons, mobilais jāmaksā, mums ir kaut kāda, līzings par mašīnu jāmaksā. Un tieši tāpat mums ir arī kārtējais rēķins, kur jāieliek pensiju uzkrājumā, ilgtermiņu uzkrājumā. Nesauksim viņu par pensiju, jo brīvprātīgajā tā būtībā ir tad atliktais patēriņš. Jā, Latvijā brīvprātīgos uzkrājumus no pensiju fondiem var izņemt jau no 55 gadiem un baudīt visus nodokļu atvieglojumus. Tā ir tāda tā kā atliktais patēriņš uz vēlāku laiku. Un vēl klausoties arī, ko Madars saka par to azartu, tad, ja azarts viņš ir vajadzīgs dzīvē un viņš ir feins, viņš ir adrenalīns, bet tur ir veiksmes, tur ir neveiksmes. Pensiju sistēma ir par līdzsvarotu risku, izsvērtu risku, aprēķinātu risku. Un pensiju sistēma, un kā to var izdarīt, tas ir diversificējot, tas ir sadalot viņu. Jo nav jau tā, ka riska tur nav. Jā, gluži varbūt zeltā neiegulda, vismaz Latvijas pensiju fondi to nedara, lai gan varbūt arī varētu kaut kādu mazu daļiņu, tomēr arī tur, kur viņi gulda, viņam ir diezgan strikti atrunāti un noteikti tie limiti, kur viņi katrā ieguldījumā cik var ielikt, un tur tas risks ar to arī mazinās. Un tā kā es teiktu, ka tur ir tā lielā priekšrocība, kāpēc arī tomēr ir vērts atrast tos 10-20 eiro, bet labāk jau varbūt 30-50 eiro, jo inflācija ir darījusi savu, kādu laiku atpakaļ ir 10, es teiktu, būtu pieticis kaut ko sākt darīt. Es mazliet arī paskaitīju nākdama uz šo sarunu, to salikto procentu brīnumu, par ko man ir vērts tomēr atgādināt, ka tāds eksistē. Madar, tu zini, kas ir saliktie procenti? Compound interest. Jā. Finanšu guru. Es mācījos biznesa augstskolā,
Barcelonā, un es speciāli izvēlējos finanšu šitos priekšmetus, lai kaut cik bišķiņu saprast, kā šitās mahinācijas un schēmas strādā. Un nesaprotu, nevar saprast. Es varu iedot mazas ilustrācijas. Ideāli, jā. Parām par konkrētiem cipariem, jā? Konkrēts cipars 1000 eiro šodien. Nu, nav maza nauda, bet nu var arī pārēķināt uz 100 eiro, ja tā būs mazāka nauda. Bet 1000 eiro šodien noguldot uz 10 gadiem un neko vairāk nedarot. Ar tādu normālu, samērā vidēji augsta riska plānā varētu būt ap 8% ienesīgums gadā. Un pēc 10 gadiem tie ir bišķi pār pa 2000 eiro, pēc 40 tas ir 21 000 eiro. Tas ir tas compound interest brīnums. Viņš aiziet tādā ģeometriskā progresijā vienā brīdī. Jo tas process ir tāds, ka pelna ne tikai tie 1000 eiro, bet pelna procenti, un pēc tam procenti uz procentiem, un tādā veidā tas viss akumulējās. Ja, un tāpēc arī ir vērts kādreiz, jā, arī pieņemsim, kāda lielāka nauda ir, bet tur... Un ja ir iespēja padiversificēt ieguldījumus. Diversify your bonds. Tieši tā. Tev ir flashbacki uz skolu šobrīd, jā? Šis ir no Dave Chappelle show Wu-Tang epizode. Nu, re. Yes. Nu, tas ir par to, varbūt. Šautāt Es nezinu. Dave Chappellam, ja viņš skatās, bet Dave šautāt. Tad kaut ko jau ir vērts ielikt arī šeit, un tas jau neizslēdz to vispārējo. Bet šis ir tas mazlietiņ, tas mazais darbiņš, kur tu pēc tiem 40 gadiem sitīs sev uz pleca, ka man ir nevis nav. Ja? Jo tā kaut kā. Jā, man ar ko tev skolā mācīja, kā tu sadalīji savus ienākumus, cik daudz tu atliec iztērēt, teiksim, šodien, šomēnes, un cik daudz tu atliec uz nākotni. Un pēc tam Evī varēs pateikt, kā vajadzēja pareizi. Nē, nav jau pareizi. Katram savs. Skolā man finanšu učuks teica, no 20 līdz 30 gadu vecumam tu vari riskēt uz visu, 100% aiziet, jo tu vēl esi jauns, tu vari visu pazaudēt un pēc tam var turpināt. Bet, kad tev ir 30, tad jau vairs tas risks tik liels nav. Nu, nevajadzētu būt tādam riskam. Un tas ir tas, ko tas skolotājs mums teica kā draugs, es domāju, jo tur nebija tāda gluži investēšanas padoma vai kaut kas tāds. Investēšanas padoms, es nezinu, kur no draugiem vai cik es informāciju tur uzņēmu internetu vidē vai kam es ticu, kam neticu. Bet mēs te runājam jau drusciņ par to vidusceļu starp ieguldīšanu, teiksim, trešajā pensiju fondā un investīcijām, tā kā Madars teica, gan uzņēmumos vai arī kaut kur. Kur novilkt to vidusceļu? Nu, zin, kā ir atkarīgs no naudas līdzekļiem droši vien, vai ne? Jo, ja mēs runājam šeit par tādu kaut kādu 10, 20, nu nezinu, 20 diez vai, bet varbūt 10% atlicināšanu no ikmēneša ienākumiem, tas būtu viens stāsts. Tur gan es teiktu, tur ir tie, ko tiešām finanšu tirgus dalībnieki piedāvā pat Latvijā, ja, ir ļoti labi risinājumi, un tur ir vērts arī uz to arī palikt, ja, jo tas viss ir ar tiem priekšrocībām, kad gan nodokļu atvieglojumi nāk klāt, ja, gan arī uzraudzīts ir tepat vietēji un ir tāda uzticība augstāka, ja, un arī drošība lielāka. Savukārt, brīdī, kad tā nauda ir vairāk un ir jādomā, tiešām jākļūst par investoru, jau tādā nopietnākā, es tā klausos Madarā un domāju, ka es droši vien būtu pie kāda privāta baņķiera gājis vai privāta investīcija. Man nav tādas naudas, lai... Portfeļu pārvaldītāji, ja gadījumā. Nē, nav jau, kas ir tāda nauda, viss ir relatīvi, ja. Gan jau ir arī kādi, kas skatās arī, varbūt... Es tiešām nezinu, cik tas ir, ja, bet tas ir tas, ko es tā dzirdu. Jebkurā gadījumā... Svarīgi ir kaut ko darīt, un svarīgi to izmantot. Ja? Jo tas arī ir nekustamais īpašums, kur iegulda. Ja tas ir arī kāds bizness, kurā iegulda, tām ir nākotnes perspektīvā, nākotnes vērtības palielināšanās. Un tas ir pats galvenais. Varbūt jūs man varat kādu ieteikt pēc tam parunāsimies, jā. Tur pamētāsimies ar vizītkartēm. Jā. Nē, es laikam nebūšu izteicis, bet es pārunāt noteikti varam. Bet ir dzirdēt arī statistika, ka Latvijā par pensiju cilvēku sākot vispār domāt 55 gadu vecumā. Skaidrs, ka nav stāsts par Madaru, visu cieņu, tur viss ieskaitīts, bet 55 gadu vecumā, ja mēs tā runājam, tur ir vēl kaut kas glābjams, ja tajā brīdī sāk domāt. Jā, un es te mazliet arī gaidīju kaut ko tādu, ko tu jautāsi. 55 gadu vecumā ir 10 gadi atlikuši, ko varētu
pilnīgi noteikti 10 gadi ir ko krāt. Jā. Jā, un Mēs jau vēl nezinām, kad mēs ar Madaru tiksim līdz pensijai, tad, kad mēs nodzīvosim līdz tam, varbūt būs 87. Un starp citu, statistika rāda, kā cilvēki, lai arī ir 55 gados, var izņemt jau uzkrāto no pensiju fondiem, viņi to nedara. Un Jā. pat ir tādi, kas nedara nekad. Viņam tā labā sajūta, ka viņam tur tas drošības spilvens ir, viņš var iztikt bez viņa, bet viņš zina, ka viņam tur stāv un viņš turpina pelnīt. Turpina audzēt, un būtībā tādai nebaltai dienai, galējiem variantam, un jā, tā kā tas arī tā patiešām Latvijā ir. Un es te mazliet parēķināju, un 10 gados 100 eiro mēnesī maksājot, ar tiem pašiem 8% gada ienesīgumu 18 000 var sakrāt. Bet te ir vēl viena lieta, kas nav šeit ierēķināta. 10 gados var dabūt, zinot to, ka ir nodokļu atvieglojumi, un pieņemot, ka tie nodokļu atvieglojumi būs pilnu summu, nu, ja tā alga ir lielāka, ja, proporcionāli, un tiem 100 eiro, ja, tad tas ir, tie ir 10% no darba algas, tad tas ir jābūt 1000 eiro. 1000 eiro bruto, ja, nevairs minimālā alga, bet 1000 eiro, tad var dabūt nodokļu atvieglojumos atpakaļ vēl 5,8%. Nu, ienesīgumu, lai tādu dabūtu tiešām finanšu tirgos, tas ir ļoti labam gadam jābūt, ja? 8 plus 5,8. Tā kā es teiktu, ka arī 55 gados brīvprātīgi krāt ir ļoti gudrs lēmums. Kaut vai tie būtu tikai 10 gadi, un es teiktu, ka pensiju fondos pat sasniedzot arī tos 55 gadus teorētiski pat varētu jau izņemt, joprojām var sākt krāt arī pēc 55. Un, lai tiktu pie savas pirmās izmaksas, jākrāj ir vismaz 2 gadus pensiju fondos. Apdrošināšanā ir mazliet savādāk, tur jākrāj vismaz 10 gadus. Tur ir tas termiņš tāds. Tāpēc arī tā ir Latvijā iegājies šī te momenta dēļ, ka jaunāki cilvēki, nu, līdz 45, parasti tieksim, drošāk uzsāk krāšanu dzīvības apdrošināšanas programmās, ja, vai polisēs, jo viņam tā kā liekas, ka viņi ātrāk tiks pie tās naudas, ja nu vajadzēs. Bet savukārt jau pēc tiem 45, nu, pensiju fondi nāk kā ļoti labs alternatīvs variants, ja? Vai arī otrādi pat, ja? Uz pensijām, protams, pirmā izvēle būtu pensiju fondi, bet arī dzīvības apdrošināšana piedāvā ļoti labus risinājumus. Tā kā, jā, es teiktu, katram gadam ir nozīme, jā, un šobrīd, jā, tieši pateicoties nodokļu atvieglojumiem, tas ir īpaši izdevīgi. Jautājums arī, nu, mēs tagad runājam par pensijām, mēģinam tur cilvēkus tajā panākt, ka viņi par to sāk interesēties. Madara, tev ar tavā čomu lokā sāk cilvēki vairāk runāt par pensijām? Jūs runājat vispār par naudas uzkrāšanu vai tādām lietām? Vai tā godīgi ļoti reti, drīzāk runājam par to, kur tu esi ieguldījis, kā tu izdzīvos vēlāk un vai tev ir kaut kāda uzkrājuma, bet par pensijām gluži, nu, tā kā mēs runājam par šito tēmu, tad es pasaku, jā, draugiem, ka man ir 25 gadu līgums, kur man ir 25 gadus no vietas, ka jāmaksā katru gadu šī noteiktā summa. Un, ja es to nedaru, tad es zaudēju naudu beigās. Tā kā tas tāds stress, bet pa lielām starp čomiem īsti nerunājām, ja tā godīgi. Tu nepārspīlējot, tu esi apbraukājis visu pasauli, man liekas. Bet es biju ļoti eksotiskās vietās. Tev ir kaut kādi novērojumi par to, kā citur pasaulē cilvēki runā par naudu vai kā viņi uzvedās attiecībā uz naudu? Varbūt tīpaši salīdzinot ar mums, latviešiem. Nu, man liekas, ka tas pats galvenais ir tas, ka nauda skaidrā tavā bankas kontā, ka viņi stāv nauda skaidrā. Katrs 10 gadus pazūd gandrīz vai pus no vērtības šai naudai, jo ir inflācija, un šī inflācija reāli apēd naudu. Tātad tu esi strādājis, nopelnījis, ieliec tai bankā, un ja tu nezini, ja tev nav šīs zināšanas, tu vienkārši zaudē to naudu, kaut gan tu domā, ka viss ir droši. Es taču jau 10 gadus strādāju un uzkrāju, bet īstenībā 50% no tā, ko tu esi izdarījis, ir pa burbuli aizgājis. Evī, kā mums vispār veicas ar krāšanu kā tautai? Nu, neveicas īpaši. Varbūt manā rīcībā nav šobrīd šeit datu, ja, bet īpaši neveicas, jo patiešām mums ir banku kontos nauda, kas pat nav depozītos, ja, un mums kaut kā liekas, ka nauda zeķē vai nezinu, kur tur burkā vai kontā, ja, tas ir tā kā droši, bet tas tā nav, jo patiešām tās inflācijas dēļ, ja, un naudas vērtības zuduma dēļ. Un, jā, es teiktu, Latvijai, nu, mums ir stipri jābūt
es nezinu, vai zinošākiem, bet mēs pat zinām, mēs tā kā nedarām. Mēs tā Vai veco bembi jānopērk, tam vērtība uzies augšā. Nē, bet tā ir Jāķīlē tāda viņš pašam investoru ritīgi. domāšana. Mazliet jāliek iekšā investoru domāšana. Vai tu azartu, ko Madars teica, dabūt vai ne? Mazliet, jā. Jo īstenībā arī tais pensijās, tur ir savs, es gan neiesaku. Ir tā, ka pensiju plāniem, otrā pensiju līmenī, pensiju plānus drīkst mainīt 2 reizes gadā un 1 reizi gadā pensiju pārvaldnieku. Bet uz katru maiņu iznākt uz to pārēju, drusku tā kā nepazaudēt burtiskā nozīmē, bet pārēju ir pārēju. Tu nekad nezināsi, kur to īsto brīdi, kad pārdot, kad nopirkt. Tāpēc pārāk bieži to tomēr nevajag darīt, mēs nerekomendējam tik bieži, bet katrus 5 gadus noteikti vajadzētu paskatīties, kas tur notiek. Un ja kādam ir azartiskāks noskaņojums, vai jau arī katru dienu, jo mēs katru dienu atjauno vērtību. Tur ir katras dienas plāndaļas vērtības atspoguļotas. Runa ir par manu pensiju LV, vai ne? Jā, runa ir par manu pensiju LV. Tieši tā. Un vēl pēdējais jautājums abiem viesiem, katram individuāli. Kas ir tas viens finanšu ieradums, ko jūs, piemēram, tagad darat, bet ko jūs būtu gribējuši sākt darīt pirms 15 gadiem? To zelta es jau pirms 15 gadiem gribēju, bet... Tas zelta kā zelta ķēdi, ja? Zeltu apraktu pie ozola sētā, un tad, kad viss iet dimbā, tad tas ir mans zelts. Vēl cārā to zelta stieni pie ozola. Tur baigais risks sakali, ka kāds cits viņu atrod. Jā, protams, bet savā sētā jau kur katru nelaidīs. Tas gan nebija. Ja es būtu zeltā ieguldījis, arī būtu gribējis agrāk, bet es to nedaru. Bet tas, ko es, man ir uzkrājumi arī pensiju fondos un arī vairākas. Jā, sapratu, to arī var darīt. Var diversificēt arī starp fondiem un plāniem, trešo pensiju līmeni. Es būtu to darījusi agrāk. Es būtu darījusi agrāk, jā. Es arī varēju 10 gadus ātrāk ieguldīt. Noteikti. Tagad es saku, man nav vairs 40 gadi priekšā, lai es to darītu. Un tās tie saliktie procenti ir maģija, kuru, diemžēl, es pilnā mērā neizbaudījām. Bet tā kā vēl piebilstot, vienmēr, cik es dzirdēju šādas diskusijas, vienmēr tas, kad vajadzēja sākt ātrāk, vajadzēja sākt, to jau vajadzēja pirmajā dienā, kad tev palika 18 gadu jubilēt, kamēr visi svinēja pirtī, tev jau vajadzēja iet, jau sākt, jau investēt naudu. Bet tas, ko minējām arī, arī, ja nekas nav darīts, tad nevajag krist panikā, jo 55 gados arī var sākt, ja 55 gadnieks klausās šito, tad ideāli moči. Vajag to darīt. Tā ir tā, ko mēs par to finanšu pratību saucam. Ja? Tas ir tā kā pilnīgi normāli paņemt to naudu, kas stāv, un tā ir tā nauda, ko var paņemt, un vai to vajag izmantot. Es varu vēl? Jā. Es agrāk spēlēju daudz pokeru, un pokerē ir tā, ka tu izmanto 5% no savas naudas, tad tu vari spēlēt pie viena galda. Tas ir tavs, ar ko tu ies pie tā, kas ir riskants galds. Un var ņemt 1 līdz 2% no visas savas naudas, un tad tu vari spēlēt turnīrā. Un tā tu uztur šo savu bankas tā kā to naudiņu. Un nepazaudēs tik viegli, ja tu uzliksi sev šitādus noteikumus. Tieši tā, tā kā pensija bišķiņ kā, tas gamify to padarīšanu, tu padari to aizraujošu sev. Teikšu milzīgu paldies abiem diviem. Paldies. Un visus jautājumus, kuriem atbildes šobrīd neatradām, kaut gan es šaubos, ka mēs nesniedzām uz kādu jautājumu atbildi vispār, bet visu papildus informāciju var atrast Latvijas Bankas naudas skolā sadaļā pensijas. Un paldies, un tiekamies jau nākamgad.